Jau ziņots, ka pēc tam, kad veselības ministrs atzina, ka Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dins Šmits zaudējis viņu uzticību, Stradiņu vadītājs vakar pēcpusdienā iesniedz atlūgumu. Plašāk situāciju lūksim komentēt pašam Dinam Šmitam, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Labrīt! 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 Jūs esat teicis, ka jums ar veselības ministriju ir atšķirīga izpratne par slimnīcas darbību, tāpēc arī amatu atstājāt. Kādas ir tad šīs galvenās viedokļa atšķirības? Tātad vakar preses konferencē jūs dzirdējāt, ka veselības ministrija uzskata, ka ir problēmas ar finansēm, un šādas informācijas nav. Un arī sarunās es sapratu, ka mums ir atšķirīgs skats uz šo situāciju, un turpinot darbu, man daudz laika paietu pierādot, un mēs viens otram pierādītu savu taisnību un būtu mazāk laika pievērsties darbam tieši slimnīcā. No veselības ministrijas izskanēja pārmetumi, kas saistīti ar it kā neskaidru slimnīcas finanšu plūsmu. Vakar gan pārskats tika iesniegts, tomēr veselības ministrija ir izteikusies, ka īsti neizskatās, ka valde kontrolē slimnīcas finanšu departamentu. Kā jūs komentētu šos pārmetumus? Tam es nekādīgi nevaru piekrist. Slimnīcas finanses, manuprāt, un to rāda informācija labākā stāvoklī nekā daudz iepriekšējos gadus. Mums nav aizkavēts maksājumi un arī dažādas citas pazīmes. Ir tiesa, ir slimnīcā finanšu izaicinājumi. Jā, saistībā gan ar jaunā korpusa būvniecību, gan slimnīcas attīstību kopumā. Bet ja mēs runājam par tādu, varbūt šo tiešo pārmetumu attiecībā par nekontrolēšanu vai par maksāt nespējas pazīmēm, šādām lietām es nevaru piekrist. Jūs vakar iesniedzāt atlūgumu, bija jau gan izskanējis, ka arī veselības ministrs jums tā kā izsaka neusticību. Šodien esat sasaucis slimnīcas valdes sēdi. Vai ir zināms, vai jums ir informācija, kas varētu notikt ar pārējiem slimnīcas valdes locekļiem, vai arī viņus nav plānots atbrīvot no amata? To gan es jums nemācēšu pateikt. Tas jājautā veselības ministrijai. Par šodienas rītu ir tā, ka mums ir sanāksme valdē mūsu vadības grupā. Es esmu darbā līdz 9:00. Un tad līdz tam laikam man ir iespēja nodot iespējami daudz informācijas, lai visi cilvēki varētu strādāt tālāk. Mēs gan esam strādājuši pietiekami cieši, un es nedomāju, ka ir kāda informācija vai kaut kāda ziņas, kas iztrūkst, kā cilvēki varētu turpināt savu darbu slimnīcā. Premjerministra Lemdota Straujumu gan paudus, ka neatbalsta veselības ministra Gunta Belēviča lēmumu paust jums neusticību. Vai šī notikuma pamatā varētu būt kaut kādas, varbūt, personīgākas domstarpības jums ar Guntu Belēviču? Abi nākat no farmācijas biznesa. Zināt, mums nav personīgas domstarpības teikt, vismaz no manas puses. Es darbu uztveru ļoti no tāda profesionāla redzesloka, ne no personīgu interešu vai patikšanas, nepatikšanas viedokļa. Jā, ir skaidrs, ka, balstoties uz to, ko veselības ministrija sauc par šo te funkciju auditu, kad veselības ministram ir viens viedoklis, un man tas ir ļoti atšķirīgs, un kā jau es teicu, es neredzētu nekādas personīgas iezīmes šajos lēmumos.